Esiet sveicināti! Mēs turpinam Džordža Orvela stāstu Dzīvnieku ferma, un šodien ķeramies klāt 6. nodaļai. Iepriekš mēs redzējām, kā Napoleons ar spēku pārņēma varu un padzina sniedziņu. Diskusijas fermā ir beigušās, un to vietā ir nākusi stingra disciplīna. Šodienas stāstījumā mēs uzzināsim, kā dzīvnieki aizvada visu nākamo gadu, smagi strādājot pie veidzirnavu būvniecības. Mēs redzēsim, kā viņu ikdiena kļūst arvien grūtāka, kamēr cūkas sāk ieviest jaunas privilēģijas un pat sāk tirgoties ar cilvēkiem. Šajā nodaļā mēs vērosim, kā nemanāmi sāk mainīties 7 baušļi un kā dzīvnieki sāk apšaubīt savu atmiņu par to, kas tika solīts sākumā. Pirms mēs sākam, paldies visiem, kas seko līdzi šim stāstam. Jūsu atbalsts un komentāri ir tas, kas palīdz šim kanālam augt. Bet tagad atlieciet malā darbus, iekārtojoties ērti un klausieties. Atgriežamies fermā, kur darbs pie veidzirnavām kļūst par galveno mērķi, neatkarīgi no tā, cik tas maksā. Visu gadu dzīvnieki strādāja kā vergi, taču darbā viņi bija laimīgi, netaupīja ne pūles, ne upurus, labi apzinādamies, ka viss, ko viņi dara, ir pašu un viņu īstenieku labā, kuri nāks pēc viņiem, nevis slinku, zaglīgu cilvēcisko būtņu bara labā. Pavasarī un vasarā darba nedēļa bija 60 stundu gara, bet augustā Napoleons paziņoja, ka jāstrādā būšot arī svētdienas pēcpusdienās. Šis darbs gan bija pilnīgi brīvprātīgs, taču katram dzīvniekam, kurš no tā izvairījās, barības devu samazināja par pusi. Tomēr pat šādi strādājot, no dažiem uzdevumiem nācās atteikties. Raža nebija tik bagāta kā iepriekšējā gadā, un 2 lauki, kurus vasaras sākumā vajadzēja apsēt ar dārzeņiem, palika neapsēti, jo aršana netika pabeigta pietiekami agri. Bija paredzams, ka nākamā ziema būs barga. Dzirnavu būve radīja neparedzētas grūtības. Fermā bija labas kaļķakmens laustuves, un vienā no saimniecības ēkām tika uziets daudz smilšu un sementa, tā ka visi celtniecības materiāli bija pie rokas. Taču problēma, kuru dzīvnieki sākumā nespēja atrisināt, bija, kā saskaldīt akmeņus vajadzīgā lielumā. Šķita, ka tas nav veicams citādi kā ar cērtēm un laužņiem, kurus neviens dzīvnieks nevarēja izmantot, jo nespēja stāvēt uz pakaļkājām. Tikai pēc nedēļām ilgiem veltīgiem pūliņiem kādam ienāca prātā laba doma, proti izmantot zemes pievilkšanas spēku. Laustuvēs ik uz soļa mētājās milzīgi akmens bluķi, daudz par lieliem, lai tos varētu izlietot tādus, kādi tie ir. Dzīvnieki apmet ap tiem virvis, un tad visi kopā – govis, zirgi, aitas, ik viens, kurš varēja noturēt virvi, kritiskos brīžos pievienojās pat cūkas, izmisīgi lēni vilka tos augšu pa nogāzi uz laustuvju malu, no kurienes grūda leļā pa stāvumu, lai tie saplīstu gabalos. Kad akmens bija saplīsis, to pārvietot bija diezgan viegli. Zirgi tos veda ar ratiem, aitas vilka atsevišķas šķembas, pat Mjūriela un Benjamins iejūdzās vecos bērnu ratiņos un paveica savu daļu darba. Vasaras nogalē bija savākts pietiekams akmeņu krājums, un cūku uzraudzībā sākās būvdarbi. Taču tas bija gauss un smags darbs. Bieži nogurdinošos pūliņos pagāja vesela diena, līdz vienu pašu akmens buki izdevās aizstīvēt līdz raktuvju malai, un dažkārt nogrūsts lejā tas nemaz nesaplīsa. Neko nevarēja paveikt bez boksera, kura spēks likās esam vienlīdzīgs visu pārējo dzīvnieku spēkam kopā. Kad akmens sāka slīdēt un dzīvnieki izmisumā iekliedzās jūtot, ka tiek rauti lejā pa nogāzi, tad tieši bokseris aizvien iegūla virvē un akmeni apturēja. Redzot, kā viņš strauji elpodams, collu pēc colles cīnās augšu pa nogāzi, nagu smailēm urbjoties zemē, platajiem sāniem mirkstot sviedros, ik viena sirds pildījās ar apbrīnu.
Dābolīte reizēm brīdināja, lai viņš uzmanoties, ka nepārstiepjoties, bet bokseris nekad neklausījās. Viņam šķita, ka abi saukļi "es strādāšu vēl centīgāk" un "Napoleonam vienmēr ir taisnība, pietiekami labi atrisina visas problēmas". Viņš bija norunājis ar Gailēnu, lai tas rītos modina viņu 3/4 stundu, nevis pusstundu agrāk. Un savos briņvajos brīžos, kuru tagad vairs nebija daudz, viņš vienatnē mēdza iet uz laustuvēm, savākt pilnu vezumu akmens šķembu un bez citu palīdzības aizvilkt to līdz Veidzirnavu būvlaukumam. Par spīti smagajam darbam, dzīvnieki tovasar iztika gluži labi. Ja arī viņiem nebija vairāk barības kā Džonsa laikā, tad tomēr ne mazāk. Tā bija tik liela priekšrocība barot tikai pašiem sevi, nevis uzturēt vēl 5 izšķērdīgas cilvēciskas būtnes, ka vajadzētu ļoti daudz trūkumu, lai tie spētu aptumšot šo prieku. Turklāt, dzīvnieku darba paņēmieni daudzējādā ziņā bija veiklāki nekā cilvēkiem un aiztaupīja pūles. Piemēram, ravēšanu varēja paveikt ar tādu rūpību, uz kādu cilvēki nemūžam nebūtu spējīgi. Vai arī, tā kā neviens dzīvnieks tagad nezaga, nebija nekādas vajadzības norobežot ganības no tīrumiem un uzturēt kārtībā žogus un vārtus, kas prasītu daudz pūliņu. Tomēr pa vasaru sāka rasties dažādas neparedzētas vajadzības. Bija nepieciešama parafīneļa, naglas, auklas, biskvīti suņiem un pakavu dzels. Neko no tā nebija iespējams ražot fermā. Un vēlāk ievajadzēsies sēklu un mākslīgo mēslu, turklāt dažādu darba rīku un visbeidzot mehānismus Veidzirnavām. Kā sagādāt tos, neviens nespēja iedomāties. Kādu svētdienas rītu, kad dzīvnieki sapulcējās, lai saņemtu rīkojumus, Napoleons paziņoja, ka esot izvēlējies jaunu politiku. No šīs dienas dzīvnieku ferma iesaistīšoties tirdzniecībā ar kaimiņu fermām. Protams, ne jau ar kādiem komerciāliem mērķiem, bet gluži vienkārši tādēļ, lai iegūtu zināmus ārkārtīgi nepieciešamus materiālus. Veidzirnavu vajadzības jāvērtējot augstāk par visu citu, viņš teica. Tāpēc viņš veicot sagatavošanās darbus, lai pārdotu ienu sienu kaudzi un daļu šī gada kviešu ražas. Bet vēlāk, ja vajadzēšot vairāk naudas, tā būšot jāiegūst pārdotot olas. Vilingdonas tirgū pēc tām aizvien esot pieprasījums. Vis tām Napoleons sacīja, šis upuris jāuzņemoties ar prieku, kā īpašs ieguldījums Veidzirnavu celtniecībā. Dzīvnieki atkal sajuta neskaidras bažas. Nekad neielaisties darījumos ar cilvēkiem, nekad neiesaistīties tirdzniecībā, nekad nelietot naudu. Vai tās nebija dažas no sākotnējām rezolūcijām, kas tika paziņotas pirmajā uzvaras prieka pilnajā sapulcē pēc Džonsa padzīšanas? Visi dzīvnieki atcerējās, ka šādas rezolūcijas tikušas pieņemtas, vai vismaz domāja, kā atceras. 4 jaunās cūkas, kuras bija protestējušas, kad Napoleons atcēla sapulces, bikli pacēla balsis, taču tās nekavējoties apklusināja šaušalīgi suņu rūcieni. Pēc tam aitas kā parasti rāva vaļā. 4 kājas labi, 2 kājas slikti, un neveiklais mirklis tika notušēts. Beidzot, Napoleons pacēla priekškāju, pieprasīdams klusumu, un paziņoja, ka viss jau esot norunāts. Nevienam dzīvniekam nevajadzēšot nākt saskarē ar cilvēkiem, kas bez šaubām būtu ārkārtīgi nevēlami. Viņš esot nodomājis ņemt visu šo smagumu uz saviem pleciem. Kāds misters Vimpers, advokāts no Vilingdonas, esot piekritis darboties par vidutāju starp dzīvnieku fermu un ārpasauli, un katru pirmdienas rītu ieradīšoties fermā, lai saņemtu norādījumus.
Savu runu Napoleons pabeidza ar parasto saucienu, lai dzīvo dzīvnieku ferma, un pēc angļu zvēru nodziedāšanas dzīvniekiem tika ļauts izklīst. Pēcāk kviecējs apstaigāja fermu un nomierināja dzīvnieku prātus. Viņš apgalvoja, ka rezolūcija pret iesaistīšanos tirdzniecībā un naudas lietošanu nekad neesot nec pieņemta, nec pat ierosināta. Tās esot vistīļākās iedomas, kuru iedīgļi var būt meklējami melos, ko reiz izplatījis Sniedziņš. Daži dzīvnieki vēl juta vieglas šaubas, bet kviecējs tiem viltīgi noprasīja. Vai jūs, biedri, esat pārliecināti, ka neesat to nosapņojuši? Vai jums ir protokols par šādu rezolūciju? Vai tas ir kaut kur pierakstīts? Un tā kā bija pilnīgi skaidrs, ka nekur pierakstīts nekas tāds nav, dzīvnieki pārliecinājās, ka ir kļūdījušies. Kā jau norunāts, ik pirmdienu fermā ieradās misters Vimpers. Tas bija viltīga izskata vīrelis ar vaigu bārdu, advokāts, kurš tikpat kā nenodarbojās ar tirdzniecības lietām, taču pietiekami attapīgs, lai drīzāk par visiem aptvērtu, ka dzīvnieku fermai ievajadzēsies starpnieka un ka atalgojums būs pūļu vērts. Dzīvnieki ar zināmām izbailēm vēroja viņu nākamu un ejam un vairījās no viņa cik vien iespējams. Tomēr, noskatīdamies Napoleonā, kurš stāvēdams uz visām 4, deva rīkojumus Vimpenam, kas stāvēja uz 2 kājām, dzīvnieki juta lepnumu un pa daļai samierinājās ar jauno kārtību. Viņu attiecības ar cilvēku dzimumu šobrīd vairs nebija gluži tādas pašas kā iepriekš. Tagad, kad dzīvnieku ferma uzplauka, cilvēki nebūtu nenīda to mazāk. Patiesībā viņi nīda to vairāk nekā jebkad. Ikviena cilvēciska būtne gluži kā ticības apliecinājumu daudzināja to, ka ferma agrāk vai vēlāk izputēs, un galvenais, ka veidzirnavas būs vienīga izgāšanās. Viņi salasījās krogos un ar diagrammām pierādīja cits citam, ka veidzirnavām visādā ziņā jāsabrūk, vai arī, ja tās tomēr noturētos, tad nemūžam nedarbotos. Un tomēr, pret pašu gribu, viņiem bija radusies zināma cieņa pret to, cik prasmīgi dzīvnieki tiek galā ar visu, ko pasāk. To apliecināja kaut vai tas, ka cilvēki bija sākuši dēvēt dzīvnieku fermu tās īstajā vārdā un beiguši izlikties, ka tās nosaukums ir Mūižas ferma. Viņi arī mitējās aizstāvēt Džonsu, kurš bija zaudējis cerības atgūt savu fermu un pārcēlies uz dzīvi citā apvidū. Ja neņem vērā Vimperu, starp dzīvnieku fermu un ārpasauli joprojām nepastāvēja nekāda saskare, taču sāka klīst nepārprotamas baumas, ka Napoleons gatavojoties slēgt noteiktu lietišķu vienošanos vai nu ar misteru Pilkingtonu no Foksvudas vai ar misteru Frederiku no Pinčfīldas, bet kā tika atzīmēts, nekādi ne ar abiem vienlaikus. Tieši ap šo laiku cūkas pēkšņi pārvācās uz saimnieku māju un apmetās uz dzīvi tur. Dzīvnieki atkal šķitās atceramies, ka senajās dienās pret to bijusi pieņemta rezolūcija, un kviecējam atkal izdevās viņus pārliecināt, ka tā nu viss nesot. Absolūti nepieciešams, viņš teica, lai cūkām, kas esot fermas smadzenes, būtu mierīga vietiņa, kur strādāt. Vadoņa cieņai, pēdējā laikā runājot par Napoleonu, viņš bija sācis lietot titulu vadonis, arī vairāk atbilstot dzīve mājā, nevis vienkāršā cūkkūtī. Tomēr daži dzīvnieki uztraucās, padzirdējuši, ka cūkas nevien ietur maltītes virtuvē un izmanto viesistabu par atpūtas telpu, bet arī guļ gultās. Bokseris, kā parasti, tika tam pāri ar savu Napoleonam vienmēr ir taisnība, bet Dābolīte, kura domājās atcerēmies īpašu rezolūciju pret gultām, aizgāja šķūngalā un centās saburtot 7 baušļus, kas tur bija uzrakstīti. Redzēdama, ka nespēja salasīt vairāk par atsevišķiem burtiem, viņa atveda Mjūrielu. Mjūriel, viņa teica, nolasi man 4. bausli, vai tur nekas nav teikts par to, ka nedrīkst gulēt gultā? Mjūriela ar pūlēm nēmās burtot. Tur teikts, neviens dzīvnieks nedrīkst gulēt gultā ar palagiem, viņa pēdīgi paziņoja.
Dābolīti savādā kārtā neatcerējās, ka 4. bauslī būtu minēti palagi, taču, ja jau tā rakstīts uz sienas, tad būs gan minēti. Un kviecējs, kam tieši tobrīd gadījās iet garām 2-3 suņu pavadībā, prasmīgi parādīja visu īstajā gaismā. Tātad jūs, biedri, būsiet dzirdējuši, viņš sacīja, ka mēs, cūkas, tagad guļam saimnieku mājas gultās. Un kādēļ gan ne? Jūs taču neiedomāsieties, ka ir bijusi kāda rezolūcija pret gultām. Gulta vienkārši nozīmē vietu, kur gulēt. Stingri ņemot, salmu kaudze aizgaldā arī ir gulta. Noteikums bija pret palagiem, kas ir cilvēku izgudrojums. Mēs noņēmām palagus no saimnieku mājas gultām un guļam starp segām, un tās patiesi ir ļoti ērtas guļvietas. Taču varu jums teikt, biedri, ka tās nav ērtākas nekā mums nepieciešams, jo mums tagad jāveic tik daudz garīga darba. Jūs taču negribētu laupīt mums atpūtu, vai ne, biedri? Jūs negribētu, lai mēs piekūstam tik tālu, ka nespējam veikt savus pienākumus. Neviens no jums tak nevēlēsies, lai atgriežas Džons. Šai ziņā dzīvnieki tūliņ apliecināja viņam savu piekrišanu, un ne vārda vairs netika runāts par to, ka cūkas guņ saimnieku mājas gultās. Un kad pēc dažām dienām tika paziņots, ka turpmāk cūkas rītos celsies stundu vēlāk nekā pārējie dzīvnieki, arī pret to neviens neiebilda. Pienākot rudenim, dzīvnieki bija noguruši, taču laimīgi. Garām bija smags gads, un pēc tam, kad bija pārdota daļa siena un labības, barības krājumi ziemai nerādījās pārlieku bagātīgi, taču visu atsvēra vējdzirnavas. Tagad tās bija gandrīz pa pusei uzceltas. Pēc ražas novākšanas iestājās skaidrs sauss laiks, un dzīvnieki strādāja tik dūšīgi, kā vēl nekad. Spriesdami, ka ir taču vērts augu dienu lumzāt šurpu turpu ar akmens bluķiem, ja šādi iespējams uzcelt sienas par pēdu augstāk. Bokseris mēdza nākt ārā pat naktīs un pilnmēnes gaismā pastrādāt pāris stundiņu vienatnē. Brīvajos brīžos dzīvnieki riņķoja ap puspabeigtajām vējdzirnavām, apbrīnodami sienu izturību un taisnumu un brīnīdamies, ka vispār spējuši uzbūvēt kaut ko tik iespaidīgu. Vienīgi vecais Benjamins ne sitams nejosmoja par vējdzirnavām, lai gan kā parasti neteica arī neko vairāk par mīklaino piezīmi, ka ēzeļi dzīvojot ilgi. Klāt bija novembris ar stipru dienvidrietumu vēju. Būvei vajadzēja mest mieru, jo bija pārāk mitrs, lai jauktu cementu. Beidzot pienāca nakts, kad sacēlās tik nikna vētra, ka fermas ēkas salīgojās uz pamatiem, un no šķūņa jumta tika norauti vairāki dakstiņi. Vistas uzmodās šausmās ķērkdamas, jo visas reizē bija nosapnojušas, ka tālumā dzird nodārdam šāvienu. Rītā dzīvnieki iznāca no steliņģiem un ieraudzīja, ka nogāsts karogmasts un augļu dārza malā kā nieka redīs no zemes izrauta goba. Bet jau nākamajā mirklī no visu mutēm izlauzās izmisuma kliedziens. Acīm pavērās briesmīgs skats. Vējdzirnavas gulēja drupās. Visi ar joni metās turp. Napoleons, kas reti kad pārvietojās ātrāk nekā soļiem, drāzās visiem pa priekšu. Jā, te nu tās gulēja, visu viņu pūliņu auglis, nopostītas līdz pamatiem. Apkārt mētājās akmeņi, kurus viņi ar tādām mokām skaldījuši un stiepuši šurp. Vēl nespēdami bilst ne vārda, dzīvnieki stāvēja, drūmi noraudzīdamies izsvaidītajos akmeņos. Napoleons klusēdams soļoja šurpu turpu, lāgiem paustīdams zemi. Astes gredzens bija kā sastindzis un tikai reizumis asi noraustījās. Tas norādīja uz rosīgu prāta darbību. It kā beidzot kaut ko izlēmis, viņš pēkšņi apstājās. Biedri! Viņš klusu ierunājās. Vai jūs zinat, kas to pastrādājis? Vai pazīstat ienaidnieku, kurš naktī atnācis un sagrāvis mūsu vējdzirnavas? Sniedziņš! Viņš piepeši pērkonīgi ieaurojās. To ir izdarījis Sniedziņš! Aiz tīras ļaunprātības, cerēdams kavēt mūsu plānu izpildi un atriepties par savu kaunpilno padzīšanu, šis nodevējs nakts aizsagā ir atzadzies šurp un iznīcinājis gandrīz vesela gada darbu. Biedri, šeit un šobrīd es pasludinu Sniedziņam nāves spriedumu.
Dzīvnieks, kurš īstenos šo pelnīto spriedumu, saņems otrās pakāpes dzīvnieku varoni un pusbušeli ābolu. Veselu bušeli saņems tas, kurš sagūstīs šo kaitnieku dzīvu. Dzīvnieki bija bezgala satriekti, uzzinājuši, ka šādas rīcības vaininieks varētu būt Sniedziņš. Atskanēja sašutuma saucieni, un ik viens sāka prātot, kā notvert Sniedziņu, ja viņš kādreiz atgrieztos. Gandrīz tai pašā brīdī netālu no Paugura zālē tika uzietas cūkas pēdas. Tās bija izsekojamas tikai dažus jardus, taču, kā izrādījās, veda uz caurumu dzīvžogā. Napoleons krietni apošņāja pēdas un paziņoja, ka tās esot Sniedziņa. Viņa prāt, Sniedziņš būšot ieradies no Foksvudas fermas puses. Vilcināties vairs nedrīkst, biedri, izpētījis pēdas noteica Napoleons. Jāķerās pie darba. Šo pašu rītu mēs sāksim būvēt veidzirnavas no jauna un būvēsim visu ziemu, lai kādi būtu laika apstākļi. Mēs parādīsim tam nicināmajam nodevējam, ka mūsu darbu vis neizdosies tik viegli izpostīt. Atcerieties, biedri, mūsu plānos nedrīkst būt grozījumi, tie jāizpilda ne dienu vēlāk kā paredzēts. Uz priekšu, biedri, lai dzīvo veidzirnavas, lai dzīvo dzīvnieku fermā! Tā noslēdzās dzīvnieku fermas 6. nodaļa. Mēs pieredzējām, kā milzīgais darbs un pūles sabruka vienā vētrainā naktī. Veidzirnavas, kas bija dzīvnieku lielākā cerība, tagad ir tikai gruvešu kaudze. Taču mēs redzējām arī to, ka Napoleons negrasās atzīt savas kļūdas. Tā vietā viņš atrod vainīgo, ko padarīt par ienaidnieku. Kas notiks tagad, kad fermā sāk trūkt barības un tuvojas barga ziema? Vai dzīvnieki spēs izturēt badu un bailes, kas sāk pārņemt saimniecību? Pēc kāda laika mēs atgriezīsimies ar stāsta turpinājumu, 7. nodaļu. Tajā redzēsim, kā cīņa par izdzīvošanu kļūst ar vien skarbāka, un kā Napoleonam nāksies meklēt ar vien briesmīgākus veidus, kā saglabāt savu varu. Paldies, ka šo nodaļu noklausījāties kopā ar mani. Uz tikšanos pavisam drīz!